Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Uzklausat mani, jūras salas, un ņemiet vērā tālās tautas. Tas kungs aicināja mani jau no mātes miesām, jo no manas mātes klēpja viņš domāja un atcerējās par manu vārdu. Un viņš man piešķīra muti kā asu zobanu, un mani paglabāja savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu, paglabāja mani savā bultu somā un teica: Tu esi mans kalps Izraēla, kurai es gribu parādīt savu godību un gribu daudznāts būt. Es savukārt nodomāju: Es velti esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku. Tomēr mana taisnība ir pie tā kunga, un mana alga ir mana Dieva rokās. Esiet sveicināti, radio klausītāji! Šovakar pie jums, jūsu dzīvokļos, mājās, mašīnās, jūsu slimnīcas istabās ir raidījums Lūkšanu kambara noslēpumi, kurā mēs dalāmies ar pārdomām par Dievu meklēšanu, par attiecībām ar Dievu, par tiem augļiem, ko Dievu meklēšana atnes mūsu dzīvē. Un šovakar studijā esmu es, draudzes cerība mācītājs Jānis Sadovskis, un kopā ar mani neiztrūkstoši ir mans partneris, palīgs un draugs un ticības biedrs. Labvakar, radio klausītāji, Jānis Akmens. Un mēs turpinam mūsu sarunu par tiem augļiem, ko Dievs ienes mūsu dzīvē, kad mēs iemācāmies lūgt un kad iemācāmies gavēt. Mēs runājam par tiem Dieva apsolītiem augļiem. Un mēs runājam par Jesejas grāmatu. Jesejas grāmatu 58. nodaļu. Bet, lai Dievs mums varētu svētīt, tad paņemiet rakstāmos, un Jānis gribētu pateikt jums arī savu telefonu. Es arī aicinātu, ka jūs varētu pierakstīt man telefonu numuriņu, ja kāds vēlās sazvanīt, pateikt kādas lietas par to, ko jūs par savu gavēšanu, par savu Dievu meklēšanu, kā jums iet ar to padalīties, varbūt kādas lietas izteikt, kādus komentārus. Es labprāt to uzklausītu. Mans telefona numurs ir 263 94 72 0. 263 94 72 0. Un šajā mirklī lūksim Dievu. Lai slavu un pateicību Tev, visu varenais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par žēlstību, ko Tu mums dod ikdienas. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam būt šeit studijā, 2 Jāņi, Tēvs, lai šeit no studijas stāstītu cilvēkiem par Tevi, Tēvs, par to, kā meklēt Tevi, kā pielūgt Tevi, Kungs Dievs. Es pateicos, ka Tu esi mūs tam izraudzījis, un es vēlējies, lai mēs kalpotu, Tēvs. Un es pateicos par katru radio klausītāju, kurš klausās Tevi, Kungs Dievs, kurš meklē caur radio, Tēvs, kas interesējās, kā saprast, kā iedziļināties Tavā vārdā, Kungs Dievs, kā vairāk un vairāk Tevi ieraudzīt un sadzirdēt un saprast. Paldies Tev, Tēvs, arī par katru atbalstītāju, kas atbalsta šo raidījumu, kas atbalsta, Tēvs, Tavu darbu, Kungs Dievs, kas atbalsta Tavu darbu, ko Tu dari šeit virs zemes caur šo raidījumu. Paldies Tev, Tēvs, par viņiem visiem, un es lūdzu svētī viņus visus, Kungs Dievs, svētī katru, kas atbalsta gan ar lūkšanām, aizlūkšanām, gan ar savām labprātīgajiem ziedojumiem. Paldies Tev, Tēvs. Es lūdzu svētīšu šodien savu vārdu, svētī mūs, lai tas tiešām ir Tavs vārds, ko mēs runājam, Tēvs, lai mēs sacītu to, ko Tu gribi teikt visai tautai. Es Tev pateicos un pielūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Un šajā mirklī, mīļais, vēl gribētu nolasīt, un lai jūs atcerētos, varbūt kādu tikai šajā reizē klausās šo raidījumu, lai jūs saprastu un vairāk iepazītu un saprastu, par ko mēs īsti runājam. Es vēlos nolasīt no Jesejas grāmatas 58. nodaļas 5., 8., 9., 11. un 12. pantu. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelka maisu un sēd pelnos, vai tu vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas tam kungam patīk?
tēva, un šeit iet tālāk, es lasīšu, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un tā kunga godība tev pavadīs. Kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs, kad tu sauks pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, šeit esmu. Un tas kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglis, auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kura ūdens neizsīkst. Tu uzcelsi vecas posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamats un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvotu vietu atjaunotāju. Par šo 12. pāntu mēs šodien runāsim, pārunāsim un domāsim. Ir tā, es pats esmu pamanījis, esmu piedzīvojis un esmu redzējis, ka cilvēki reizēm izrauj kaut kādus pantus no Bībeles un paņem kā apsolījumus. Tie neapšaubām ir apsolījumi, bet vienmēr jāskatās kontekstā, kam šis apsolījums ir domāts. Tieši tā. Un šajā vietā bieži cilvēki saka, tevi sauks, tevi vadīs, Dievs tev atbildēs un visas šīs lietas, liekot to automātiski uz katru kristieti un liekot to automātiski uz sevi, neskatoties uz dzīvesveidu, vienkārši tā iemesla dēļ, ka tu esi kristietis. Ja tu esi kristietis un tev pieder šie apsolījumi, jo šos apsolījumus nevar iemantot nekādā veidā neticīgs cilvēks, bet, lai šie apsolījumi ienāktu tavā dzīvē, ir jāpieliek kaut kādas pūles un kaut kas jādara. Un šie apsolījumi, visi, par kuriem Jānis jau lasīja, ir apsolīti tiem, kas mācēs lūgt, kas mācēs gavēt un kas tādā veidā dzīvos. Ar gavēnu, ar lūgšanu piepildīs savu dzīvi, veidojot tādu stabilu platformu, kuras var atnākt Dieva svētības. Un šobrīd mēs runāsim par 12. pantu, par šī panta otro teikumu. Tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus. Dievs saka, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus. Ko varētu nozīmēt šie vārdi? Mums jāmēģina šodien izprast, ko Dievs domā ar vārdiem, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus. Jāni, kāds būtu tavs komentārs? Es domāju, ka šeit ir kā domas, man vismaz par to domājot, raisās, ka šeit iet runa par to, ka tu atjaunosi cilts, un kā mēs zinām, ko nozīmē cilts, par kādām cilvēki, vai ne, tie ir cilvēki. Tātad es vairāk šeit gribētu domāt, ka katram cilvēkam būs kādi mācekļi. Tātad tu atjaunosi mācekļu šo te būtību, ka nevis, kā bieži vien saka, mācītājiem ir jābūt mācekļi, vai ne, un draudzi ir viņi mācekļi, vai ne, un tā, nē. Šeit es gribu domāt par to, ko Jēzus sacīja, dariet par mācekļiem, ja, kad viņš atstāja šo zemi tādā veidā, kā šeit staigādams, ja, tad viņš sacīja, ejiet un dariet visus par mācekļiem. Tātad tādā veidā mēs atjaunosim šo māceklību un ka mēs darīsim to, ka mēs darīsim cilvēkus par mācekļiem, kas meklēs Dievu un pielūgs. Un tādā veidā tiks atjaunots šis cilts. Cilts, tieši tā, jā. atjaunosies, cilts kā kristiešu cilts, kā apsolījumu bērnu cilts atjaunosies. Jā, bet man šeit ir jautājums. Ja Dievs saka, ka tu būsi šo cilšu atjaunotājs, tad man uzreiz ir jautājums. Ļoti loģisks. Kādiem cilvēkiem tad citi seko? Kādam jābūt cilvēkam, lai citi sekotu un lai viņš kļūtu par to, kam seko? Kādam vajadzētu būt cilvēkam? Es domāju, viennozīmīgi tas ir patiesas, pirmkārt, patiesas, godīgs cilvēks, kurš ir godīgs savā būtībā, un cilvēks, kurš pats meklē Dievu, kam ir tūs attiecības ar Dievu, kas gribētu sacīt, tā kā tajā apsolījumā ir teikts, ka tava gaisma ies pa priekšu, ka te ir tas, ka tu atspīdi Dieva gaismu. Es domāju tādā veidā. Tādiem cilvēkiem parasti seko, jo cilvēki neseko tiem, kuriem neiet līdz Dieva godība, vai Dieva klātbūtne, vai Dieva vārds, vai atklāsmes, vai tam līdzīgas lietas. Tas nozīmē, ka Dievs kaut ko izdarīs tevī tādu, ka cilvēki būs gatavi tev sekot. Un, ja mēs skatāmies atpakaļ uz Bībeli, tad mēs redzam, kam tad sekoja Mūzum. Mūzes bija cilvēks, kurš izved ārā tautu no Eģiptes, un viņam sekoja viena iemesla dēļ, ne viņa harizmātismu, ne viņu runas spēju, kuram viņam nebija, ne varbūt pat viņu brīnumu dēļ. Viņam sekoja tāpēc, ka šos brīnumus, visas lietas un autoritāti deva viņam Dievs. Tālāk mēs redzam Jozuā, tieši tāds pats Dieva meklētājs. Tālāk mēs redzam apostolu Pāvelu, Pēteru, teiksim, ja. Šiem cilvēkiem cilvēki sekoja, viņi veidoja mācekļus viena iemesla dēļ, viņu dzīvē bija Dieva klātbūtne un godība. Un Dievs saka, šādi cilvēki kļūst par mācekļu veidotājiem, tātad par veco cilšu pamatu atjaunotājiem. Un tur nākošais teikums. Un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju
un par apdzīvojumu dzīves vietu atjaunotāju. Mēģināsim par šīm plaisām parunāt. Patiesībā šis pirmais, tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojumu dzīves vietu atjaunotāju. Šeit mēs redzam cilvēku, kas ir atmodas nesējs. Cilvēks, kas ir atmodas nesējs. Tas nozīmē, ka šīm cilvēkam Dievs dod autoritāti, spēju un varēšanu atnest atmodu. Un kas tad pirmām kārtām ir atmoda? Daudz iedomājas dažādas ainas, un arī es kādreiz savā dziesmu iedomājas ainas. Pilna baznīca, daudz mācekļu, spēcīgas lietas, lieli dievkalpojumi, lielas konferences. Bet kas tad paceļ šīs lielās konferences? Kas tad izveido šīs pilnās baznīcas, ja ne cilvēku tuvās un personīgās attiecības ar Dievu? Jo cilvēkam baznīcā ieejot, viņam nevajag sludinātāju. Viņam nevajag, piedodiet, pīrādziņus, bulciņus un kafiju, ko baznīcā dod, kas nemaz nav slikti, bet viņš to nemeklē, viņš to var atrast arī pasaulē. Cilvēki meklē Dievu. Tas nozīmē, ka ja tu iemācīsies lūgt un gavēt, tu kļūsi par cilvēku, kas spēs nest šo atmodu cilvēku starpā, draudžu starpā, konfesiju starpā, savā pilsētā, savā ciematā. Tu kļūsi par cilvēku, kas nesīs atmodu. Un ja tu vēlies redzēt atmodu, sāc domāt šajā virzienā. Nevis par to, kā uzaicināt no Amerikas lielu sludinātāju, kas arī ir labi, kas arī ir brīnišķīgi, arī tā var darīt un tā vajag darīt, lai paši varbūt aizdegtos. Bet atmoda atnāk mūsu vidū. Tavā ciematā atmoda atnāks caur tevi, caur tavu sludinātāju, caur tiem cilvēkiem, kas meklēs Dievu. Un runājot par šīm plaisām, šeit ļoti konkrēti norādīts, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju. Kā, Jāni, tas varētu izskatīties, piemēram, starp cilvēkiem? Es domāju, starp cilvēkiem tas varētu notikt tādā veidā, kad, kā piemēru teikšu, kad divas ģimenes savstarpēji cīnās, jeb divi cilvēki, nav svarīgi šeit cilvēku daudzums, divas ģimenes savā starpā vienkārši vienu otru neieredz, kaut kādu iemeslu dēļ, un ka tu var būt par vidu šajām ģimenēm. Un vai arī draudzē kādu cilvēku? Tieši tā, draudzē vai starp draudzēm, nav svarīgi, es kā piemēru saku, un tu var būt starp šiem cilvēkiem pa vidu, un nevis liekuļojot kaut kādā veidā, nevis runājot par labu viņiem vai par sliktu, bet tu godīgi saki kādas lietas, kā tu redzi šīs lietas, kāpēc viņi savstarpēji cīnās un strīdās un plēšās, un tu esi kā pielīdzinātais, kas atrisina šo konfliktu, kas palīdz atkal šiem cilvēkiem sajiet kopā, kas risina konfliktus, nevis kā uztais smagākus, ja vēl kaut kā, bet tieši izlīdzina, cenšas viņus izlīdzināt, kur cilvēku bija postā krituši abas ģimenes, pieņemsim, ja tās ir ģimenes, jeb divi dažādi cilvēki, brāļi, māsas, nav svarīgi šeit, vai divas draudzes, vai divas konfesijas, kur vienu otru neieredz, vai vēl kaut kādā veidā, un tu esi pa vidu, un izlīdzini, ka šīs divas draudzes, šie divi cilvēki, šie divi brāļi un māsas nāk kopā un iet kopā. Un šeit es domāju, ka nav iespējams to izdarīt savā spēkā. Tieši tā. Ir jābūt kaut kādām pārdebiskām atklāsmēm. Jo iedomāsimies, Jāni, to situāciju, ka tu starp divi brāļi savā starpā viens otru neieredz, tur kaut kāds konflikts vai māsas. Un iedomāsimies situāciju, ka tev Dievs tavās attiecībās ar Dievu, tajā jautājumā, ka tu lūdz par šiem cilvēkiem, ka tu redzi šo situāciju, Dievs dod tev atklāsmi. Tu ieeji pa vidu šajā situācijā un saki, māsiņ, tavā dzīvē ir tas, un tāpēc tu to dari. Un tā ir taisnība. Un otram tu pasaki, bet tavā dzīvē, brāl vai māsa, atkal ir tas, vai tāpēc un tāpēc tu to dari. Un arī tas ir taisnība. Un svētais gars viņus atmasko, svētais gars viņus uzrunā, un šie cilvēki spēja izlīdzināties savā starpā. Es vēl šeit to, ko tu sacīji, Jāni, es domāju, ka vēl šeit parādās tas cilvēks, kas ir šis plaisu pielīdzinātais, ka šeit parādās praviešu dāvana. Yeah. Jo es nevaru zināt, kas tajās divās pusēs ir iekšā kaut kādas lietas, es varu dzirdu kaut ko no tā, ko viņi dara, bet svētais gars man atklāja, ko man viņiem vajag pateikt. Ja? Un tas ir tas, kas palīdz šīs lietas satuvināt. Es negribu apvainot psihologus kā darba darītājs, kas mēģina arī plaisas pielīdzināt. Bet bieži vien tas ir tikai virspusējs špaktels. Neizmainās cilvēku iekšienē. Un interesanti ir, kad es esmu redzējis, ja es neesmu piedzīvojis pašu psihologus, kas dzīvot labā saticīgā ģimenē.
Diemžēl, ļoti diemžēl, jā, interesanti. Un tad, ja tu pats nespēji savu ģimeni savākt un sakopt, kā tu var pielīdzināt citas plaisas, ja tu pats savu ģimeni nespēji. Jā, tas tādas interesantas lietas. Bet šeit ir tā lieta būtība, nerunāsim par psihologiem šajā raidījumā, jā, un neapvainosim viņus, bet šeit ir runa, kad tas ir cilvēks, kas tic, kas lūdz, kas gavē, kas meklē iespēju pielīdzināt, un Dievs viņu izmanto, jo viņa paša sirds ir apgraizīt, viņš pats ir apgriezts, lai viņš varētu būt par plaisu pielīdzinātāju, kur divi karojuši ir. Viņš nāk, lai vestu cilvēkus kopā. Ja es pateicu interesants vārdus Kalnas svēturnā, varbūt Jāni, tu varētu viņus pateikt mums. Svētīgi miera nesēji. Jā. Jo tie tiks saukti par Dievu bērniem. Tad svētīgi miera nesēji. Lūk, kad mēs iemācamies dzīvot dzīvi, kas ir veltīta Dievam, kad mēs iemācamies savā lūkšanu istabā, tajā neredzamajā dzīvē, kas ir mūsu laiks ar Dievu, kad mēs iemācamies savā ikdienā atdalīt laiku priekš lūkšanas un priekš gavēņu. Un ka tā nav tikai kaut kāda ārēja butaforija vai vienkārši kaut kāda tāda ārēja forma vai kaut kāds, teiksim tāds tā kā kampaņa veidīgi. Mēs kļūstam par cilvēkiem, kas spējam nest mieru cilvēku starpā. Un šeit es gribētu runāt par to arī, ka nest mieru, ja pielīdzināt šo plaisu starp Dievu un cilvēkiem. Arī jā. Mīļie draugi, padomāsim par tiem vīriem un sievām, par tiem kalpotēm, kas ir nesuši atmodas. Piemēram, par to pašu Luteru. Viņa atmoda, ja viņa paša personīgā pamošanās radās kad viņš lasīja Dievu vārdu, ka viņš saprata, ka nav tā kā īsti vajadzētu, kad viņš izprata šo vārdu, kad Dievu vārds uz viņu runāja, kad viņš meklēja izēju, kad viņa sirds tika salauzta Dievu priekšā par to situāciju, kāda ir, viņš kļuva par šo atmodas nesēju. Mēs zinām par Azūzas ielu, mēs esam lasījuši par Velsas atmodu. Un kas tad notika patiesībā, ko šie cilvēki izdarīja? Viņi jau ne tikai izmainīja mācību, viņi jau ne tikai izmainīja to, kā cilvēki tiek mācīti. Viņi spēja tā iespaidot cilvēkus, ka cilvēki izlīdzinājās ar Dievu. Un Bībele saka, ka Dievs mums ir devis pielīdzināšanas amatu. Tātad Dievs mums devis šo amatu. Tas nozīmē, ka tad, kad tu runā ar cilvēkiem, tad, kad tu liecini, tad, kad tu stāsti vai kad tu sludini, tu esi cilvēks, kur Dievs lieto, lai pateiktu visprecīzākos vārdus, visprecīzākos piemērus, visprecīzākās lietas. Un rezultāts tāds, ka šī plaisa starp Dievu un cilvēkiem pazūd. Viņa pazūd, un tur ir viens vesels, Dieva radījums. Dievs un cilvēks kļūst par vienu veselu. Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Un vai tu pēc tā neilgojies, mīļais radio klausītāji, vai tas nav tavs aicinājums? Bet atkal es gribētu griezties pie tā, ka bez Dieva meklēšanas, bez Dieva klātbūtnes tas nav iespējams. Nav iespējams tas, par ko mēs sapņojam. Un bieži vien mēs runājam tā, es runāju ar cilvēkiem, viņi man neklausās, es daru to un to, man varbūt neizdodās, un varbūt es neesmu īsti tāds, varbūt es neesmu aicināts un tam līdzīgi. Mīļie brāļi un māsas, ja mēs paskatāmies atpakaļ vēsturē, ja mēs paskatāmies šodien, nav neviena pasaulē svaidīta kalpotāja, kurš nestu atmodu, kurš kaut kādā veidā kalpot ar zīmēm, ar brīnumiem, un būt kā šis plaisu pielīdzinātais, kura kalpošanas rezultātā cilvēki sakārto savas attiecības ar Dievu, kura dzīvē nebūtu šo lietu. Un ja tas nav viņu dzīvē, ja tas ir viņu dzīvē, pareizi sakot, un tieši tas nes augļus, tad tas arī recepti priekš manis un tevis. Tad plaisu pielīdzinātājs. Un pēdējā lieta, tur rakstīts par apdzīvojumu dzīves vietu atjaunotāju. Lielisks pāns, man ļoti patīk. Ko nozīmē apdzīvotas vietas? Manuprāt, tie ir apsolījumi. Tas ir tās lietas, ko Dievs ir apsolījis. Un varbūt šobrīd, Jāni, tā ļoti īsumā, ko tad Dievs ir apsolījis saviem bērniem? Pirmām kārtām, es būšu jūs tēvs, un jūs būsiet mani bērni. Tas ir pirmais apsolījums. Jā. Un ko vēl Dievs ir apsolījis? Viņš sacīs arī, ka es jums dodu varu kļūt par Dieva bērniem, ja, kā tādiem, un jūs mantosiet. Jums būs arī mantojums, kas ir no debesīm, kur jūs nāksiet pie viņu, ka mēs vienmēr mūžīgi būsim pie viņu. Te ir visi tie apsolījumi, kas ir runāts par debesu valstību, kad jūs tur būsiet, ja, kādi viņi būs, teiksim. Jā, tas ir arī apsolījums šeit uz zemes. Tieši tā. Arī šeit, jo, ja es zinu, ka mācekļi sacīja, kas mums būs par to, kad mēs tev sekojam, un ja es tieši atbildēju, Tēvs dod daudz vairāk,
arī tiem, kas ir daudzkārtīgi atmaksā, arī tiem, kas arī seko šeit virs zemes. Ja? Tātad tas ne tikai runa par debesu valstību, bet arī šeit virs zemes. Un tas nozīmē, ka caur tavu dzīvi, caur tavu kalpošanu, citu cilvēku dzīvē atnāk šie apsolījumi. Jā. Atnāks varbūt zīmes, brīnumi, atnāks notikumi un iedomāsimies situāciju, ka tu gribi savā draudzē, lai atnāk atmoda, vai sāk jaunieši nākt, vai, piemēram, izveidojas kāda kalpošana, kas veltīta priekš, vai vērst uz invalīdiem, veciem cilvēkiem, vai uz labdarību. Tu vari izveidot fiziski, tu vari ar rokām kaut ko izveidot, kaut ko izdarīt, bet, ziniet, miesa ilgi nedzīvo. Mēs zinām, ka miesīgais ilgi nepastāv, bet ja tu izveido šo visu pasākumu, jeb šo visu lietu, jeb šo kalpošanu, balstoties uz lūkšanu un gavēšanu par to, Bībele saka, ka tam ir mūžības vērtība. Un tas nozīmē, ka šo cilvēku dzīvē, kas tev ir apkārt, ienāk šie apsolījumi par Dieva žēlastību, par Dieva mīlestību, par Dieva palīdzību, par Dieva gādību. Vienalga, kas tas arī nebūtu, ko Dievs ir apsolījis, un viņš ļoti daudz ko apsolījis. Tas ienāk mūsu dzīvē, un Dievs mūs visus svētī. Tāpēc, mīļie radio klausītāji, darīsim tā. Un, ziniet, tad, kad pie Jēzus atnāca Pēters un Jānis, es saprotu, kad viņi atnāca un kad viņi teica, mēs gribam būt liela dabas valstībā, dod, ka es tev sēžu pa labo vai pa kreiso roku. Jēzus viņus nenorāja. Interesanti, ka mācekļi viņus nosoda un domā, ka Jēzus tūt viņus sabārs. Jēzus šos vīrus nenorāja. Viņam patīk, ka šie cilvēki grib kaut ko savā dzīvē sasniegt un piedzīvot. Bet ko viņš saka? Viņš sāicina visus kopā un saka, lielie apspiež mazos šajā pasaulē. Ķēniņi valda pār cilvēkiem, apspiež un izmanto. Bet es jums parādīšu ceļu, kā būt lielam un nest augļus. Tad viņš apgriež šo varas piramīdu apkārt un saka otrādi, un saka, bet kurš no jums grib būt liels, lai ir visu kalps? Kurš no jums grib būt pirmais, lai kalpo visiem? Bet, mīļais draugs, vai ir iespējams kalpot visiem? Vai ir iespējams būt lielam bez Dieva klātbūtnes, bez Dieva pārdabiskās vadības, bez Dieva svētībām un bez Dieva vārda savā dzīvē, kas ir reāls un dzīvs? Nav iespējams, un to mēs sasniedzam, kā Bībele saka, vienā veidā, ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Tāpēc, mīļais draugs, šis 12. lielisks pants, viņš ir veltīts tev. Un mana lūkšana ir, lai šis pants tev uzrunā, lai šie apsolījumi tev uzrunā. Mēs atvedamies no šī raidījuma, un nākamajā raidījumā mēs runāsim vēl par dažiem apsolījumiem, kas ir dots tiem, kas iemācīsies lūgt un gavēt, bet lai tas tevi aizdedzina domāt, meklēt iespēju mācīties un domāt par to, lai tava dzīve būtu vērsta uz Dievu, lai tā būtu regulāra lūkšana, lai tā būtu regulāra gavēšana, lai tavā dzīvē būtu šīs garīgās disciplīnas. Un beigās vēl par sazvanīšanos un pateicības. Jā, un gribētu sacīt, neatkarīgi no tā, kādā situācijā šodien tu atrodies, ej uz priekšu un turpini iet uz priekšu. To es zinu pēc savas pieredzes, Jāni, kā tu man esi sacījis. Turpinam iet un iesim. Tātad, mīļie radio klausītāji, vēlreiz saku savu numuru, zvaniet un gribēšu dzirdēt jūsu liecības. 263 94 720. Un pēdējais, ko es pieminēšu, varbūt visi tie, kas atbalsta mūs ar lūkšanām, ar klausīšanos un ar savām finansēm, mēs kopā veidojam šo raidījumu. Un mēs priecājamies, un tā ir privilēģija, ka mēs to kopā daram. Es gribētu arī atgādināt, ka jūs kristīgo grāmatu galdos varat iegādāties disku, kas saucās Lūkšana kambara noslēpumu, kurā mēs dalāmies ar savu pieredzi un pārdomām par lūkšanas spēku un nozīmi. Pieprasiet tos, un es ticu, ka šis disks varētu jūs mainīt. Un vēl gribam jums atgādināt un sacīt, kad ir iespēja pieteikt arī seminārus, par kuriem mēs esam iepriekš runājuši par lūkšanu šo te piepildījumu, kā meklēt Dievu tuvumu, kā ilgoties pēc Dievu. To visu jūs varat aicināt, un mēs būsim pie jums. Zvanot pa telefonu, kur Jānis jau jums minēja. Lai Dieva miers un Dieva klātbūtne jūs namā, tiekamies nākošu otrdienu 19. vai šodien vakarā 12. naktī. Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60. Lūkšana kambara noslēpums.